Runāsim nākamās nedēļas beigās izskaņā un cerams tiešām ar patīkamām emocijām un sajūtām. Roberts Bočs, viņš aizdīs savu pirmo spēli virslīgā, nāca viņš uz maiņu kausa mačā pirmdien un šodien starta sastāvā iespējams kā malais aizsargs, kaut gan U21 izlasē arī pirms tām U19, U17 mēs viņu vairāk redzējām kā malējo pussargu vai arī kā centra pussargu, bet šodien Roberts Bočs kā malais aizsargs tā vien izskatās, ja nav varbūt kaut ko sastāstījuši citādāk kaudzes pārstāvi pirms spēles. Tukumam arī šodien atbalsts, kaut gan var redzēt, ka publika nav sevišķi lutinājusi šo spēli ar savu klātesamību. Lielā diena tomēr arī šī kompozīcija, kas tagad skan Skonto stadionā, skanēs vēlreiz vakarā, Francijas līgai sākoties un arī Anglijas Premjerlīga startē. Baltajās un zaļajās krāsās, Tukums dzeltenajās un melnajās. Arī gana krāsains duels bija izbraukumā pret Tukumu. Skaidrs, ka Dinamo City izbraukums. Mačs pret RFS, kur bija zaudējums 0-3, kamēr šeit Diediu iekšā Sodokovā piespēlē Džeralds Sitiens, bumba nav vārtos. Izskaņā. Atņem bumbu Diediu, blakus ar Džeralds. Uzreiz tā neizskrien plašāk. Kā redzam, šeit arī skar bumbu. Sergejs Vilkovs ļoti labi zina, uz ko ir spējīgs viņa vienaudzes. Arī 2002. gadā dzimušais Jevgenis Miņins. Un paskrien garām Džeralds, Miņins sit ar kreiso un Vilkovs atsit grūtu sitienu. Viņš dītāk izpildīt savus epizodus, kamēr Dorožinskis ir tieši tāds vienkāršāks, tiešāks uzbrucējs. Viņš iespējams tos divus Leonī momentus visdrīzāk izmantotu, jo spēlētu vienkāršāk, tiešāk un arī raidītu bumbu vārtos. Nevis censtos kaut ko izpildīt, kā to dara Leoni. Labo flangu, labi šeit pieslēdz Diediu gar vārtiem piespēle, šeit jau ar kreiso sitiens vārtos. Endrijus būs savus pirmos vārtus Latvijā. Endrijus apija ar kreiso kaizam vārtu pārdatļā un naudu atkal izmanto savus rezerves, savus resursus un izvirzās vadībā. Samoilovs, šeit pat arī Valmiers, Anmanis, vēlreiz Anmanis. Atpakaļ Davim Mārcam Valmieram, Anmanis, sitiens, tuvjās stūrī un glāb Puriņš, pēc tam arī vārtu stāps. Vēlreiz raugāmies, starp diviem aizsargiem piespēlē Valmiers, sitiens, tuvjās stūrī. Tur jau Darbiņš, vārtsarga Puriņā. Kristaps Dišers skaidroja, ka varētu šo futbolistu atgriezt, tur kāds dokumentu lietas. Vienāšanās ar klubu, kam pieder Eņjo, nav panākta. Varbūt vēl viņš atgriezīsies komandā. Iespēja Tukumam tagad ar labo kājas sitiens un vārti! Izcils noslēgums šajā epizodē ar labo kāju. Pozīcijā Valmiera, kurš aiziet no Boča. 2.21 kā viņš spēlē. Tāpēc iespējams arī šie vārti tiks atcelti. Tiesnesis parāda, ka tur bija spēlē roku, tas ir noteikuma pārkāpums. Tur bija noteikuma pārkāpums. Un tā priekšā bija iespēja panākt jau 2-0 ganieti. Vilkovs norēģē glāb savu komandu no otrajiem zaudētajiem vārtiem. Un ar šo arī pirmais puslaiks ir galā. Vienīgais, ko neminēja translācijas sākumā, ka tur Emīls Sprukts ir parādījies. Futbols, kurš jau trešajā komandā nokļuvis savā karjerā Latvijā. Atkal kopā šie divi Daugavpilieši. Atgūdu Miņins ar kreiso kāju sitiens. Galvos tur ir garām vārtiem. Jevgenis Miņins. Miņins iecentrē bumbu sodlaukumā. No gaisa sitiens vārtos. Tas ir Jevgenis Miņins. Tas ir Inga Taustens. Kad Daškins priekš te malas bija. Bet Jevgenis Miņins atkal iesies. Grīdīs viņa slidot vārtus. Talsts ir meistars. Ja Jāgos Ikēra ir meistars gūt vārtus no vidējas distances, tad Jevgenis Miņins ir meistars gūt vārtus no attāluma, no neparastām pozīcijām, no grūtām pozīcijām, un šoreiz nebija gatavs viņa sitienam Sergejs Vilkovs, lai glābtu savu komandu. Brīdī, kad komanda palika 9 vīru sastāvā. Nu, paliek laukumā Valī Fofanā.
Nepaliek gan iepriekš nomainīts, kamēr Kaders, ko neatkal vienotē pret Vārtsargu. Kaders ar Kriso vārtos iekšā. Aizmugures nav. Ir 3-0. Kaders, ko nē. Un tas, laikam, arī viss šajā spēlē. Tūkums pajūk. Auda lido. Auda tagad ar gandrīz optimālo sastāvu. Sit iekšā vārtus. Nostiprinās trešajā vietā, ja tā var vispār teikt. Jau tā trešā vieta ir bijusi gana stipra, gana stabila šai vienībai. Šis futbols nespēlē gandrīz necik. Bija tāds skaists sitiens, un īstenībā tā bumba arī varēja abas komandas. Auda arī nesteidz neko izspēlēt. Auda tuvojas vēl vienai sausai spēlē un uzvarēja, un tā arī notiek 3-0. Zaļi melnie uzvaras Konto stadionā.